Redis. Ja, nu afgekomen. Was iets sazonales is, weer heel wat. Maar we wonen
Godātie viesi, cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie draugi. Paldies visiem, kas mērojuši tuvus un tālus ceļus, lai būtu kopā ar mums šodien. Un mazs atgādinājums no manas puses šodien pēc Latvijas valsts himnas izskanēšanas atskanēs arī zāles, lai esi gatavi. Jau otru reizi tiekamies šajā datumā, šajā vietā, kara apstākļos. Es lūdzu pieminēt ar īsa klusuma brīdi kritušos Ukrainā un kritušos Latvijas karavīrus Otrajā pasaules karā. Paldies! Pirms 78 gadiem šodien šajā apkārtnē klusēja lielgabali, ložmetēji un šautenes. Bet, protams, karš Latvijai un latviešiem nebeidzās. Cīņa turpinājās Latvijas mežos, kamēr Gulaga nometnēs un trimdā garīgā cīņa turpinājās. Apliecināsim mūsu gatavību turpināt šo cīņu par stipru, neatkarīgu, brīvu Latviju, kopīgi dziedot valsts himnu. Dievs svētī Latviju! Ar lielu prieku un gandrījumu un jūtos godāts izlasīt
Latvijas valsts prezidenta Egila Levita vēstījumu Otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākumā Lestenes kapos. Šodien, 8. maijā, Eiropā atzīmē Otrā pasaules kara beigas. Tiek pieminēti nogalinātie civiliedzīvotāji un kritušie karavīri. Šī traģiskā pieredze caurstrāvo daudzu ģimeņu vēstures un veido kopīgo Eiropas atmiņu. Latvijā mēs pieminam nacisma sagrāvi. Tomēr ne tikai to. Kāru izraisīja Staļins un Hitlers. Padomju Savienība un nacistiskā Vācija kopīgi iznīcināja Latvijas valsti. Tas bija karš, kurā tūkstošiem latviešu bija spiesti karot abās frontes pusēs. 1945. gada 8. mājas mums nenozīmēja atbrīvošanu. Šis datums ir robežlīnija, aiz kuras sākās atkārtotā padomju okupācija. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu nacionālā atmiņa ir atbrīvojusies no sagrozītās vēstures un karu glorificējošā patosa, kuru uzspieda padomju okupācijas režīms. Pēdējā gada laikā mēs arī atbrīvojam publisko telpu no padomju okupācijas simboliem. Šis darbs ir jāturpina, bet Krievija, iebrukot Ukrainā, vēsturi turpina izmantot kā ieroci. Mums pretī tam jāliek patiesos faktos balstīta, skaidra un pašapzinīga kara vēstures skaidrošana Latvijā un ārpus tās robežām. Mēs apzināmies, cik dziļas rētas katrā ģimenē un latviešu tautā kopumā ir atstājis šis karš. Svešos kaujas laukos ir gājuši bojā vairāk nekā 50,000 Latvijas pilsoņu. Tieši tādēļ 8. mājas Latvijā pirmām kārtām asociējas ar milzīgiem upuriem, kuru piemiņas kopšana ir bijis un būs mūsu morālais pienākums gan šeit, Kurzemē, gan citiet Latvijā. Tādēļ vēlos pateikties Latviešu karavīru piemiņas biedrībai Lestene par jau paveikto mērķtiecīgo un nesautīgo darbu atceres vietu kopšanā un pilnveidošanā. Dievs svētī Latviju, patiesā cieņā Egils Levits. Vārds Saeimas priekšsēdētāja biedram Jānim Grasbergam. Labdien visiem godātiem klātesošajiem, un šodien esmu, lai parādītu šo godu Latvijas Republikas Saeimas vārdā uzrunāt jūs. Šodien esam šeit sanākuši, lai pieminētu Otrā pasaules kara beigas, lai pieminētu upurus, kuri atdeva savas dzīvības, cīnoties pret svešajām varām, kas Latvijai un visai pasaulē atnes neizmērojams ciešanas. Tās ir ciešanas, kuras nespēja izdziedēt pat laiks, kas ar katru gadu cenšas pagātnes notikumus atstāt tālākais muguros. Atceroties varoņus, jāatzīmē, ka šis datums mūsos raisa dažādas izjūtas, ko minēja arī
prezidents savā uzrunā, jo šis datums simbolizē kā izlietās senču asins, tā arī pagājušā gadsimta kara šausmu beigas. Un neskatoties uz nacismu sagrāvi, Latviju tautai zināms, ka mūsu zemē ciešanas turpinājās līdz pat trešās atmodas beigām, 1991. gadā, kad pēc ilgstošas piedzīvotās vardarbības un nospiešanas pielikām punktu okupantu teikšanai. Tas ir tas lielais paldies šiem karavīriem, kas atdeva savu dārgāko, savas dzīvības, bet to, lai mēs šodien baudītu šo brīvību. Un latviešu pašapziņā Otrais pasaules karš iecirtis dziļas rētas, tomēr pretēji kara varmāku cerībām. Šīs rētas mūs kā nācija nevis padarījuši vājus, bet gan stiprinājušas miesā un garā. Mēs esam spēcīga, pastāvīga un varoša valsts. Pāri darījums pret latviešu tautu bijis tik liels, ka to nav iespējams aizmirst. Tomēr mēs esam stipri cilvēki. Un stipri cilvēki vienmēr atrod veidu, kā nodarīt to piedot. Lai iegūtu patiesu brīvību un kļūtu patiesi brīvi, mums ir jāpiedod. Jo tikai tādējādi varam dzīvot tālāk, neļaujot ļaunumam valdīt par mūsu prātiem. Diemžēl šobrīd esam liecinieki tam, kā savas vēstures svarīgākās lapuses izdzīvo Ukraina. Laikā, kad civilizētā pasaule domā par attīstību, līdztiesību un mieru, Krievija pret Ukraiņu tautu veic noziegumus, kuriem pēc 1945. gada 8. maija vajadzēja palikt tikai vēstures stāstos un grāmatās. Latviešiem kara šausmas ir tuvāks nekā to gribētu. Tāpēc tieši mēs kalpojam par vienu no svarīgākajiem atbalsta pleciem šajā Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu. Mēs esam spēcīga, patstāvīga, varoša un arī izpalīdzīga valsts, kas redzot netaisnību ar visu spāru stājas tai pretī. Vēlos pateikties ne tikai visiem, kas šodien ieradušies šeit, lai godinātu Otrā pasaules kara cīnītājus un upurus, bet arī ikvienam, kurš ikdienas steigā atrod laiku atbalstīt Ukrainas cīņu pret okupantu spēkiem. Spēks ir spējā būt vienotiem, un tas latviešiem piemica cauri laikiem. Es ticu, ka tāpat kā latviešu tauta, arī Ukraiņa reiz pulcēsies kopā, atzīmējot kara beigas, un mēs būsim tie, kas šajā uzvaras ceļā ne tikai no sirds jutuši līdzi, bet arī nerimstoši snieguši palīdzīgu roku. Lai Dievs svētī mūsu zemi Latviju. Paldies jums par jūsu uzmanību. Vārds Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas parlamentāram sekretāram Jānim Eglītam. Godātie kungi un cienītās dāmas, šodien mēs esam šeit, lai pieminētu tos kritušos latviešu leģionārus, tos latviešu karavīrus, kas ir krituši, izsūtīti trimdās vai bezvēs pazuduši Otrā pasaules kara laikā, lai paustu atbalstu un cieņu tam cīņas sparam, kas viņos ir mājojis, cīnoties par brīvu Latviju. Par brīvu un neatkarīgu Latviju savā sirdī. Jā, svešā uniformā, bet par brīvu Latviju. Otrais pasaules karš vēsturē ir iegājis kā viens no postošākajiem, viens no cilvēku ziņā vislielākajiem upuriem, taču 8. maijā Otrais pasaules karš beidzās tikai Rietumē Eiropā. Diemžēl Austrum Eiropā turpinājās Krievijas okupācijas izvērstais terors, Krievijas okupācijas izvērstās šausmas. Un vēl joprojām tās turpinās Ukrainā, ko mēs arī šodien redzam. Latvijas tauta Otrajam pasaules karam beidzoties nebija nedz uzvarētāji, nedz arī zaudētāji. Kurzemes cietoksnī mūsu pulki palika tā arī neuzvarēti.
Ir jāsaka pat vēl vairāk. Tieši šeit, Lestenē, Krievijas okupācijas karaspēks sarīkoja vislielāko pārbaudījumu latviešu tautai, kad nostādīja pretī 19. divīzijai 106. grenadieru pulkam latviešu strēlnieku 130. divīziju. Un tās šausmas, ko tajā brīdī izdzīvoja latviešu karavīrs, latviešu cilvēks, mēs pat iedomāties nevaram. Lestenes brāļu kapos ir pārbatīti vairāk nekā 1200 karavīru, bet šajās sienās mēs redzam 18,000 vārdus, kritušo vārdus, un aizvien vēl tiek atrasti jauni un jauni leģionāri, kas ir krituši un nav pārbatīti, kas joprojām atdusās tālu prom no savas dzimtenes. Un lai kā okupācijas vara centās izdzēst mūsu karavīrus no mūsu tautas atmiņas, viņai tas neizdevās. Atmiņu nevar izdzēst. Brīvība un neatkarība, tās nav pašsaprotamas lietas. Par šīm lietām cīnījušies ir mūsu karavīri, par šīm lietām šodien cīnās Ukrainā Ukraiņi par savu brīvību, par savu neatkarību, un mēs ne ik uz brīdi nedrīkstam aizmirst to vērtību, kas ir brīvībai un neatkarībai. Jo tikai brīva tauta var lemt savu likteni. Tikai brīva tauta var runāt savā valodā, un tikai brīva tauta var dziedāt savus valsts himnu. Tāpēc šodien pieminēsim kritušos latviešu leģionārus. Visus tos, kas ir cīnījušies par brīvu un neatkarīgu Latviju. Un paturēsim prātā, ka 9. maijā nav kara beigas. 9. maijā okupanti svinēja savu uzvaru. Tā nebija mūsu. Paldies! Vārds Nacionālo bruņoto spēku komandīrim, ģenerāla leitnantam Leonīdam Kalniņam. Saeimas priekšsēdētāja Biedra kungs, parlamentārā sekretāra kungs, Tukuma novada domas kungs, dāmas un kungi. Svešas armijas uniforma augumā, bet patriota sirds krūtīs. Tas ir Latvijas un latviešu leģionārs. Leģionārs, kas cauri skaudrajām vēstures noliktajām lapām un takām gāja ar vienu, varbūt pavisam naivu cerību, ka beidzot Latvija, mūsu zeme, būs brīva un tauta būs spējīga atjaunot savu valstiskumu. Visa šī vēsture veidoja un spēcināja mūsu nacionālo pasauli. Humānisma vērtības ir izveidojuši mūsu tautā empātiju, kuru šodien palīdz stiprināt tiem visus spēkus, lai cīnītos pret iebrucēju. Tur pavisam netālu vienā valstī. Un mēs esam absolūti optimisti šodien. Jo šeit mēs zem Latvijas karoga esam izveidojuši spēcīgu aizsardzības sistēmu, kura nav balstīta tikai uz mūsu bruņotajiem spēkiem. Viņa balstīta uz vairākiem pilāriem. Tā ir mūsu sabiedroto vēlme visspēcīgākās militārās organizācijas ietvaros atrasties šeit vismaz 2/3 no šīs organizācijas, lai nodrošinātu jums absolūtu pārliecību un optimismu, ka mūsu valsts būs aizsargāta. Šodien es ar lielu pārliecību runāju par to, tāpēc, kad karavīri, zemesargi, jūrnieki un lidotāji ir veidojuši no paša sākuma, atjaunojot valstiskumu mums šeit Latvijā. Savas militārās spējas, pierādot savu profesionalitāti ārpus Latvijas, un joprojām to dara, spēcinot mūsu aizsardzības sistēmu,
nodrošināt kolektīvo aizsardzību arī ārpus Latvijas valsts. Un mēs esam likvidējuši vienu no būtisku vēsturisku kļūdu 1940. gadā. Mums nav vairs vajadzīga īpaša pavēle, lai aizsargātu Latviju. Mēs esam likvidējuši iespēju kādam neizdot pavēli, vai arī otrādi. Izdot pavēli, liekot mums neaizsargāt, nepretoties, būt infantīliem. Šodien, lai aizsargātu mūsu ģimenes, mūsu tautu, mūsu valstiskumu, mums nav vajadzīga pavēle. Mēs darīsim to no pirmās sekundes un tuvu pavisam pie austrumu robežām. Un to mēs sakam ar pilnīgu pārliecību, un mēs to izdarīsim. Bet šodien šeit stāvot, es gribu pateikt vislielāko cildinājumu, gods un piemiņa visiem Latviju karavīriem, kuri atrodas un atdusās šeit, Latvijas ārēs un ārpus Latvijas. Paldies! Vārds Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam. Augsti godātie dāmas un kungi, es jums sūtu sveicienus no pasaules latviešiem un īpaši no Amerikas latviešiem un Amerikas, jo tas ir, no kurienes es esmu atnācis, lai būtu ar jums kopā šodien. Pirms 78 gadiem, 8. maijā, līdz ar Vācijas kapitulāciju Eiropā beidzās Otrais pasaules karš, bet atšķirībā no Rietuma Eiropas valstīm 45. gada 8. maijs Latvijai neatnes atbrīvošanu, mieru un brīvību, jo šeit vienu okupācijas režīmu nomainīja cits okupācijas režīms. Šodien mēs godinam un pieminam visus, kas cīnījās par brīvu Latviju, leģionārus, nacionālos partizānus un disidentus. Šodien šai leģionāru brāļu kaplaukā, jo īpaši vēlamies pieminēt tos daudzos tūkstošus latviešu leģionu cīnītājus, pateicoties kuru ilgajām cīņām un upuriem toreiz pirms 78 gadiem, Kurzemi izdevās noturēt pietiekami ilgi, lai latviešu bēgļi ap 100 000 mūsu tautas māsu un brāļi pagūtu izkļūt no otrreizējās Krievu okupācijas trimdā rietumos. Latviešu politiskā trimda rietumos 50 Latvijas okupācijas gadus lielā mērā bija iespējami tieši pateicoties šai mūsu latviešu leģiona drosmē. Viņu ilgajām cīņām Kurzemē un arī viņu ticībai brīvai Latvijai. Trimdā visas latviešu organizācijas apvienojās savos centienos atgūt brīvu Latviju. Tās 56. gadā izveidoja vienu kopēju jumta organizāciju Pasaules Brīvo Latviešu apvienību, jeb saīsināti PBLA. PBLA vienojusi latviešu ārzemēs visus šos gadus un stāvējusi kā klints sardzēja par Latvijas neatkarību un tās pastāvēšanu, veicinot arī Latvijas uzņemšanu NATO 2004. gadā. 45. gada maijā visa pasaule par karu domāja un cerēja nekad vairs. Šobrīd mēs skaidri redzam, ka šī apņēmība nav piepildījusies. Tāpēc mums, latviešiem visā pasaulē, šai piemiņas dienā un arī turpmāk jābūt kopā ar Ukrainu, lai neļautu agresijai un naidam uzveikt brīvības alkas Eiropā un pasaulē. Lai mūs visus pavada dzejnieka Andreja Eglīša 45. gada maija rakstītās rindas. Šīs dienas pieminiet, kad kauja dunas klusēs, cik saplosīts no tumsas kāpa rīts.
Šīs dienas pieminiet, kad dzisīs kauju slava, un esi tur, kur karogs tavs un tauta tava. Paldies! Bez pašvaldības atbalsta un darba nebūtu tapuši šie skaistie brāļu kapi. Un bez pašvaldības turpmāko atbalsta netaps arī jaunais muzejs. Bez viņiem nav pat iedomājams, ka mēs varētu turpināt šo sirds darbu Latvijai. Vārds Tukuma novada domas priekšsēdētājam Gundaram Važam. Labdien, cienījamie klātesošie! 8. maijs ir diena, kad mēs pieminām nacismu sagrāvu un pieminām tos cilvēkus, kas ir krituši Otrā pasaules karā. Un Otrais pasaules karš, kā prieks latviešu tautas, kā mazas tautas, tā bija milzīga traģēdija, jo mēs karojām abās pusēs. Karoja brālis pret brāli, karoja tēvs pret dēlu. Un tās ir tās lietas, varbūt citiem pat nesaprast. Un ja mēs 7 gadus, ja līdz pagājušā gada 24. februārim likās, ka mēs par to varam tikai klausīties no saviem vecākiem, no saviem vecvecākiem, jeb no kādiem paziņām, tad tepat tās netālu kaimiņos, diemžēl, tas atkal no jauna ir uzjumdījis, un šis kara šausmas un briesmas plosās Ukrainā. Par šo neilgo laiku, varbūt pusotru gadu, ir nācies satikties ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas tiešā veidā vai no Ukrainas ir aizbraukuši, ir piedalījušies šais kara darbībās. Un tā pārliecība ir par to, ka Ukraiņi ir sapratuši, kas ir viņu valsts, kas ir viņu zeme un kāda ir viņu ticība. Mums nevajadzētu mācīties no svešām kļūdām. Mums jāmācās no tā, ka mums jāmīl sava zeme no mazotnes, mums tas jāmāc ar saviem bērniem, jo savādāk nevar. Mēs esam tik mazi, ka mums mīlestībai pret savu zemi ir jābūt no pirmā elpas vilciena. Vēsture ir smaga lieta, mūsu tautai sevišķi, bet ja mēs nezināsim savu vēsturi, mēs nezināsim, kur tālāk iet. Tāpēc aicinu visus tos, kas var pastāstīt gan par Otrā pasaules kara šausmām un lietām, atstājiet šos atmiņas saviem bērniem, saviem mazmazbērniem, un uzklausiet arī tos cilvēkus, kas ir atbraukuši no Ukrainas, jo tie stāsti ir patiesi un daudz pamācoši. Tāpēc šodien aicināšu padomāt visiem par šīm lietām, jo katrā ģimenē mēs varam saviem bērniem šīs lietas pasniegt un iemācīt. Un jo mēs labāk zināsim šo vēsturi, jo mēs būsim stiprāki. Paldies visiem!
Kur zemes kāju laukos arī gāja līdz Dieva vārdi. Tagad būs aizlūgums Nacionālo bruņoto spēku kapelāna Gunta Kalmes un Lestenes baznīcas mācītāja Jāņa Saulīša vadībā. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svēto rakstu vārds no apustuļa Pāvila vēstules Timotejam saka šādi. Tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku. Āmen. Kā jau dzirdējām 8. māju, mēs sagaidām ar dalītām jūtām. Protams, no vienas puses mēs solidarizējamies ar Eiropu, pieminot visus nacismu upurus. To skaits tiek rēķināts ļoti aptuveni no 35 līdz 60 miljoniem. Prātam neaptverams skaitlis, taču no otras puses mēs ļoti labi zinām, ko 8. maijs atnesa mums, latviešiem, Latvijas tautai. Tas nozīmē represijas, deportācijas, verdzību, pazemojumus. Tāds miers mums nebija un joprojām nav vajadzīgs. Tas nav mūsējais. Pēc 2. pasaules kara mēs gribējām atpakaļ savu valstiskumu. Mēs savā zemē nevēlējamies nevienu okupantu. Šeit apglabātie latviešu leģionāri cīnījās pret komunistiskiem iebrucējiem. Pēc vācu kapitulācijas no 19. divīzijas vairāk nekā 4000 karavīru devās mežā, lai turpinātu savu cīņu. Viņi necīnījās par Lielvāciju, viņi cīnījās par Latviju. Šeit līdzās estošā Lestenes baznīca mums ar savu vēstu šodien uzdot seno jautājumu par attieksmi pret varmākām un pret ļaunumu. Mēs dzīvojam reālā, grēcīgā, neideālā pasaulē, un tajā ir jārēķinās ar īstenību, nevis ar savu vēlmju domāšanu. Apustulis par Kristus misiju saka šādi. Tādēļ Dieva dēls ir atnācis, lai iznīcinātu velna darbus. Pasaulē nebūtu problēmas, ja pasaulē nebūtu ienācis grēks un ļaunums, un tad pestītājiem nevajadzētu nākt pie mums. Nes kāpēc bieži vien iedomājas Jēzu kā vienīgi un tikai miermīlības iemiesojumu, kurš nav nekādi spējīgs konfrontēt ar ļaunumu. Protams, Kristus nav tāds, kurš visu vienmēr grib risināt varmācīgi. Viņa māceklis Pāvils saka, ja iespējams, tad turiet mieru ar visiem cilvēkiem, bet Jēzus nav arī reliģisks pacifists, kas vienmēr un visur ir tikai miermīlīgs. Atceramies taisnās dusmās, tajā brīdī, kad farizēji bija pārvērtuši dievnamu par savu biznesa pasākumu, viņš tos patriec ar pletni. Vēlnam Kristus, nekautrējoties, vēl skaidrus un skaudrus vārdus, tu meli un slepkava. Tātad Jēzus ir garīgs realists. Viņš lietišķi un adekvāti spēja attiekties, vērtēt un spriest par labu un ļaunu. Šodien pasaulē uz Krieviju arī sāk skatīties aizvien realistiskāk. Aizvien mazāk to uztver tikai kā neveiksmīgu partneri, ar kuru diemžēl neizdodoties veikt konstruktīvu dialogu. Puķins ir pasludināts par izdodamu kara noziedznieku, Vāgners par teroristisku organizāciju un Krieviju par terorismu atbalstošu organizāciju valsti. 1946. gadā ASV diplomāts Džordžs Kenans par Padomju Savienību rakstīja, ka tās vara ir nepieejama saprāta loģikai, bet tā ir ļoti jutīga pret spēka loģiku, jo te ir sastapšanās ar citu garu. Svētie raksti mūs brīdina, ka velns ir realitāte, garīga realitāte. Nevēlt apustulis mūs brīdina, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko varētu aprīt. Savukārt apustulis Pāvils liecina par pieredzēto spēku pretoties tam. Tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku.
Tas, kurš ar klaji ļauniem nodomiem un rīcību ir sevi kādreiz piedāvājis vēlnam, tas riskē, ka viņš arī kļūs par viņa kalpu un instrumentu, viņa gara apsēsts. Nevajag tādām meklēt kādus pasaka atribūtus, ragus, nagus un sēra dvingu. Tūkstošiem nevainīgi nogalinātu un nomocīto civili iedzīvotāju Bučā, Irpiņā, pie Harkivas un citur ir pārliecinošs arguments par Puķina un viņa fašistiskā režīma piederību vēlnišķai varai. Karš norauj visas maskas, individuālās un kolektīvās, Krievu militāru bandītu. Par karavīriem viņus nosaukt nevar, rīcība aizvien vairāk tiek atklāti dēvēta par zvērisku. Ziniet, ja tā turpināsies, drīz vien dzīvnieku goda un cieņas aizskāršana iestāsies dzīvnieku tiesību aizstāvi. Patiešām, dzīvnieki nogalina tikai barības dēļ. Puķinam tādas nepieciešamības nav. Krievija ir humāni atpalikusi zeme ar attiecīgu motivāciju, vērtībām un mērķiem. Tā ir atpalikušā skaudība, lūkojas uz rietumu, pārspēku un civilizācijas pārākumu. Tā vienīgā reakcija pret to ir izpostīt un iznīcināt. Krievu okupanta propagandists Vladimirs Solovjovs filmā Pasaules kārtība 2018 Puķins sacīja, ka kodoltrieciens cilvēks un pasauli novedīs pie globālas katastrofas. Un tad viņš jautāja, kāpēc mums ir vajadzīga tāda pasaule, ja tā jau nav Krievijas? Un Solovjovs piebilda, tas ir jautājums par Krievu pasaules tiesībām būt. Krievu pasaule, tā ir slepkava pasaule, tās ir slepkavas tiesības. Dmitrijs Medvedevs pavisam nesen aizrunājās līdz tam, ka lūk, atombumba ir Krievijas galvenā skava, skrepa. Tātad agresija ir Krievijas identitātes pazīme. To sadzirdēs gan tiesa Hāgā, gan tiesa debesīs. Mums un jebkurai tautai, un visvairāk pašiem krieviem, ir vajadzīgs miers no fašisma tā puķinisma veidā. Tāpēc krieviem vajadzētu atbrīvoties no sava impērisma. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, Krievijas federācijai pašlikvidēties. Igaunijas bruņoto spēku komandieris ģenerālis Martins Halerms saka, Krievijai vairs nevajadzētu būt lielai un spēcīgai valstī, kas uzskata, ka tai ir tiesības darīt visu, ko tā vēlās. Krievijai vajadzētu sadalīties mazākās valstīs, ar mazāku spēku un ambīcijām. Citādi beigas. Ar to Krievija patiešām veiktu milzīgu pakalpojumu cilvēcei, jo tad būtu likvidēts lielākais drauds tai šodien. Jo, ja Krievija neprot citādi dzīvot, kā tikai izraisot karu un postu ap sevi, tad tādai valstī ir jāpazūd. Un nav ko aizbildināties ar it kā dižo Krievu kultūru. Iztiksim bez tās. Ir ļoti, ļoti daudz gan savējās, gan rietuma Eiropas kultūras, kas mums vēl jāapgūst. Krievija jau dod nepārprotams signālus par vēlmi sākt miera sarunas, bet nevelti ir sakām vārds, ka ticēt Krieviem nozīmē sevi necienīt. Atcerēsimies, ka sabiedrotie panāca Trešā reiha bez ierunu kapitulāciju. Tiesāja kara noziedznieks, īstenoja plašu denacifikāciju un reparāciju izmaksas. Un vēsture rāda, ka tas darbojās. Vācija vairs nav agresors. Bet Krievijas attieksme joprojām ir viltīga. Tā sāk ar narratīvu no tās ietekmes aģentiem rietumos, lūk, Ukraina nespējas uzvarēt Krieviju, tāpēc ir jāpārtrauc ieroču piegādes, jo tās tikai eskalēs konfliktu, un tas nozīmēs vairāk cietušo un upurus. Šis narratīvs ir domāts politiski infantīliem, kuru kritisko domāšanu nobloķē humanistiskais vārds miers. Te ir izjaukt vienkāršākā cēloņa sakarība. Tiešām Ukraiņi tāpēc arī nespējas uzvarēt, ja viņam netiks piegādāti ieroči. Bet Krievijas tiešais piedāvājums ir lūk pārtraukt kara darbību tūlīt, palikt esošajās frontes līnijās un sākt miera sarunas. Vairs nešaus, nemirs cilvēku, būs miers. Labāk taču slikts miers nekā labs karš. Bet arī tas ir domāt nespējīgajiem. Krieviem šobrīd par visu vairāk ir vajadzīga gara atelpa, lai pārgrupētos, pārbruņotos un pēc dažiem gadiem ar jauniem spēkiem turpinātu garu. Viņi būs ņēmuši vērā kļūdas, izdarījuši secinājumus
un uzbruks. Uzbruks ar jaunu enerģiju. Un tad pret viņiem cīnīties būs daudz, daudz grūtāk, un upuru būs nesalīdzinām vairāk. Gadiem ilgās neproduktīvās miera sarunas kā Minska 1 un 2 novilkušas laiku, tās nogurdinājušas starptautisko sabiedrību, tās būs iemidzinājušas arī NATO modrību, un tas liks arī atslābt sankcijām. Tādas ir viņa cerības. Un tad viņa varēs netraucēt turpināt zombēt uz Krieviju deportētos miljonu ukraiņu un nozagtos vairāk nekā 16,000 viņu bērnus. Diplomātija esot kompromisa māksla. Var jau būt, ka tas tā ir civilizētā sabiedrībā, bet ne attiecībās ar seriāliem slepkavām. Tiem netiek piedāvāts miers, tikai un vienīgi sots. Tāpēc, ka viņi apdraud jebkuru cilvēku sabiedrību kopumā. Nav jādiskutē, vai Puķins ir vai nav seriāls slepkava. Neviens no šajā gadu simtenī zināmajiem nevar sacensties ar viņu. Šis karš ir turpinājums Otrajam pasaules un augstajam karam. Tagad notiek cīņa pret otro noziedzīgo režīmu, kas netika sakauts toreiz, proti pret Krieviju. Un šim karam ir jābeidz tieši tāpat kā Otrajam pasaules karam ar agresora bezierunu kapitulāciju, kara noziedznieku sodīšanu, demilitarizāciju, denacifikāciju un reparācijām. Kad tas notiks, varēsim uzelpot. Bet ziniet, kā garīdznieks es jums teikšu, diemžēl ne uz ilgu laiku, viena būtiska dēļ. Tāpēc, ka cilvēks bija, ir un diemžēl aizvien arī būs grēcinieks. Tādi esam, diemžēl. Tas nozīmē, ka atkal kaut kur uzradīsies kāds ar varaskāru apsēsts, kurš spēs atkal iegūt milzu varu un gribēs to atkal uzspiest citiem. Pret to atkal vajadzēs cīnīties. Jau senie romieši zināja vienkārši sakarību: civis pacem para bellum. Ja vēlies mieru, gatavojies karam. Vai vēlamies mieru, vairāk par visu, tad ir jābūt stipriem. Lai ar mums neviens negribētu karot. Un tas savukārt nozīmē 3 lietas. Pirmkārt, mums ir jābūt stipriem reāli. Mēs nedrīkstam parazītēt uz apziņas, ka NATO lūk ir pienākums gādāt par mūsu drošību. Tā līgumā pirms 5. panta par kolektīvo aizsardzību ir 3. pants par katras valsts pienākumu vispirms pašai gādāt par savu drošību un aizsardzību. Otrkārt, katram Latvijas iedzīvotājiem ir sev jāuzdod uz vienu būtisku jautājumu atbildi. Kas es gribu būt? Vergs vai brīvais cilvēks? Ja vergs, tad tavs ceļš ir uz Krieviju, tur tādi ir vajadzīgi. Ja brīvais, tad gribi un proti aizstāvēt sevi un savus mīļos, savas individuālās un savas lielās mājas, dzimteni Latviju. Un treškārt, miers šajā grēka un tā izraisītā ļaunuma pasaulē ir tikai un vienīgi aizsargāts miers. Tikai un vienīgi aizsargāts miers. Visādi aizstāvēts. Militāri, politiski, ekonomiski, juridiski, nacionāli, kulturāli un reliģiski. Šajā cīņā lietā ir jāliek visi resursi. Gan tie, kas uz zemes, gan tie, kas debesīs. Un tāpēc vienmēr ir vērts atcerēties, ko apostols teica. Tas kungs stāvēja man klāt un iedeva man spēku. Iedeva man spēku. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no Jāņa 1. vēstules 4. nodaļas 18. pantu. Baiļu nav mīlestībā, bet mīlestība aizdzen bailes. Mārtiņš Luters bija teicis, ka bailes nāk no velna, bet drosme un paļāvība nāk no Dieva. Un karā un pārbaudījuma brīžos īpaši parādās drosme, cīņā ar šķēršļiem, upurnesība, kas parāda, cik dārga tevi tava tēvzeme. Un mēs šodien esam šeit, šajā kopībā,
kopsaitē, jo domājam līdzīgās frekvencēs, esam šajā likteņu kopībā un pieminam to, kas ir bijis, šo traģismu, pieminam kritušos un vēl dzīvos palikušos Latviju karavīrus, leģiona cīņa pret pārspēku un drosmi ir tā, kas arī aizvieto cietokšņa mūrus un pārvar bailes, jo cīnās par ideju, par ticību Dievam, par Latviju, slava varoņiem. Un te esot, mēs uztaram šo dzīvo liecību, jo vēsture ir tautas dzīvais mūžs. Un slava ir tas otrais mūžs, tāpat kā atmiņas, kas turpina dzīvot pēctecībā, lai mēs turpinam uzturēt to ar savu klātnību, stāstot un daloties. Lai pieminam upurus, šo ziedošanu, sevis aizliekšanu, sevi nestādīšanu pār citiem, bet redzot, ka mēs esam saistīti viens ar otru, un tālāk mums sāp šis pārāvums no mūsu dzīvās tautas miesas, jo ik viens latvietis no svara, tāpēc turpināsim domāt, ko mēs varam likt vietā, jo kaut arī mēs esam daudz krituši, bet arī krītot un mirstot var uzvarēt, bet, diemžēl, arī dzīvē var arī kapitulēt un padoties. Un te esot un Latviju karogam plīvojot, lai arī mēs tālāk balstāmies uz vērtībām, ticam Dievam, mīlam savu zemi, lai ģimene tiek godāta. Un tiešām no mūsu mugurkaula stājas ir atkarīgs mūsu redzējums uz pasauli. Un lai kā arī būtu, lai arī tagad būtu jāpieredz brīžam tāds netaisnības pārspēks, nemetīsim plinti krūmos. Varbūt tur kāds vien to sēž un gaida. Tā kā cīnīsimies tur, kur kāds esam nolikti tām savām dāvanām, lai paklinamies mūsu priekšgājējiem par to, ko viņi darījuši Latvijas labā. Turpināsim sargāt Latviju, līdz arī beigās tapsim par Latvijas zemi. Lūksim Dievu. Iecelsimies. Visvarenais un mūžīgais radītāji, mēs esam pateicīgi Tev, dzīvības kungs, ka Tu esi radījis šo pasauli redzamo un neredzamo, ka Tu esi devis mums šo apsolīto zemi, kas nav jāmeklē, bet kurā mēs atrodamies, un ka mēs varam viņu kopt un sargāt, un viens par otru priecāties un atbalstīt. Un tu redz, kas arī jāpieredz šajā pasaulē, kur vienmēr cilvēkam nav gana, kāds tīko, kāds grib pakļaut un atņemt, bet pāri visam, lai Tavs prāts notiek, un es arī ar tām sirdīm, kas arī Tavā ziņā ar kritušajiem, lai mēs Tavās rokās viņus ieliekam, uz aizlūgšanas rokām nesām, pieminot leģionu, pieminot visus latviešu karavīrus, un vēl šodien, ka šajā pasaulē krīt idejas vārdā, mīlestības vārdā, šie upuri nav veltīgi, un mīlestība nemirst. Lai turpinam šo mīlestību savā sirdīs nest un degt par to, kas mums ir uzticēts, un to visu, ko mēs lūdzam Tavās rokās, ieliekam ar lūgšanu, kur Tu esi mums mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunām, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tās kungs, lai Tevi svētī un Tev pasargā, tās kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai Tev ir žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru.
Paldies! Turīt karognesēji iznesīs karogus pa vārtiem, kamēr Nacionālo bruņoto spēku orķestris atskaņos svēts mantojums. Vēlos šajā brīdī pateikties it īpaši Nacionālo bruņoto spēku orķestrim, bet arī visiem pārstāvjiem no mūsu bruņotiem spēkiem, kas šodien ir ar mums. Vēlos arī lūdzu visiem atgādināt, ka pēc šī sarīkojuma aiz baznīcas atklās jauno piemiņas parku, skaisto piemiņas parku. Paldies! Ese me da eso, estoy gustó. Yuri. Gracias.